ordeni kavalierus. Un šim ordenim ir pielikuši roku divi Latvijas prezidenti. Prezidents Gunts Ulmans, kurš šo ordeni piešķīra, un Dr. Vaira Vīķa Freiberga, kurš šo ordeni pasniedz. Čikāgas latviešu radio klausītājiem Atis Skalbergs ir pazīstams ar savām patriotiskām programmām un raidījumiem. Tāpat viņš ir pazīstams Tērcenas mīlestības idejas veltītajā žurnālā Treji vārti lasītāji. Atis Skalbergs atskaiti varētu droši veltīt vismaz pusstundu, un tā ir ļoti labi uzrakstīta, ir sastādīta Čikāgas ziņās, tā kā es to neatkārtošu, un tie izdevības, ja jūs nesiet to iepriekš izlasījuši, iepazīstaties ar to. Kā es teicu, Atim Skalbergam ir plašas intereses, bet par ko mēs pašlaik speciāli mēs esam iepriecināti viņu dzirdēt, viņa patriotisko domu izpausmē, kas apskata tos jautājumus, kas mums visiem ir tūties šķiet. Es pēc referātu būs varbūt 15 minūtes vai kā jautājumiem, ja tā būs. Es tagad lūkšu Ati Skalbergu. Es jautāju Ivaram Kellerkungam, kāda būtu vispareizākā uzruna, izsākot šo sarunu. Un mēs vienojamies, ka vispareizākā uzruna ir stiprie latvieši Amerikā. Jūs esat stipri, un jūs esat Latvija Amerikā. Un jūs nesat to latvietības garu, to latvisko gēnu šajā lielajā un stiprajā valstī, un par to vislabākie, vispateicīgākie vārdi jums. Tajā rītā zvanīja visi Rīgas baznīcas zvani. Tas bija 1919. gada 11. novembra rīts. Tā bija Lāčplēša diena. Un šodien mēs zinām, ka Lāčplēša diena ir Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena. Latviešu karavīri un visa tauta to izcīnīja, uzvarot mūžsenos ienaidniekus. Cīņa par Latvijas valsti, par Latvijas brīvību un neatkarību ilga visu 1919. gadu. Un tikai 19. gada 11. novembrī permontieši cieta smagu sakāvi, veselu nedēļu ilga kaujas Pārdaugavā, un tās beidzās ar latviešu karavīru uzvaru. Cēsīs dzīvojošā dzejniece Agra Dage ir uzrakstījusi Lāčplēša dienai veltītu dzejoli, un no visiem dzejoliem, kas šim notikumam veltīts, šis, manuprāt, ir vislabākais. Es visus savus baltos ziedus, kas plaukuši no gaiša prieka, kas iznēsāti sāpju starā, pār jūsu dusas vietām lieku. Es visas savas mūža dienas, kur tik daudz sapņi tumsā rakti, kā baltas sveces aizdedzinu, lai viņas izgaismo šo nakti. Es visus mūsu domu spārnus par 2 spārņiem pārvērst gribu, lai viņi paceļas pār zemi un kļūst par saules mīlestību. I katru brāļu asins lāsi, kā liesmu iededzu jums krūtīs. Tad viņu gars dzīvo sirdīs, un Dievs pār zemi gaismu sūtīs. Es visus savus baltos ziedus, kas plaukuši no gaiša priekā,
kas iznēsāti sāpju starā, pāri jūsu dusmas vietām lieku. Kas deva spēku uzvarēt latviešu karavīriem daudz labāk apbruņotu un lielāku ienaidnieku armiju? Tā bija ticība brīvības un neatkarības Latvijas valsts idejai. Ticība, nacionālais gars, vienprātība, kopīgs mērķis. Lielais naids pret ienaidnieku deva tādu spēku katram latviešu karavīram, ka mēs varējām izcīnīt sev brīvu un neatkarīgu valsti. Tā bija cīņa uz dzīvību vai nāvi. Tā bija cīņa par savu māti un tēvu, par savu brāli, māsu, līgavu. Un latviešu karavīrs uzvarēja, un lepni pretī saulē pacēlās sarkanbaltsarkanie karogi, mūsu uzvaras karogi, brīvības un neatkarības karogi, cilvēcības, godīguma un taisnības karogi. Pirmās uzvaras latviešu karavīrs izcīnīja Lielaucē un Skrundā pulkveža Oskara Kalpaka vadībā 1919. gada janvārī. Sarkanā armija un vēlāk vācu karaspēks gribēja mūs iznīcināt. Un tikai mūsu nacionālā pašapziņa, drosme, vīrišķība ļāva latvietim uzvarēt. Atceramies 19. gada jūniju. Valmieras un Cēsu reālskolu direktoru aicināti savas jaunās valsts aizstāvēšanai pieteicās 138 šo skolu audzēkņi. Viņu vecums bija no 14 līdz 20 gadiem. Lielākā daļa skolnieku šauteni savās rokās paņēma pirmo reizi. Bet viņi brīvprātīgi devās aizstāvēt savu valsti, savu Latviju. Šodien Cēsīs par to dienu notikumiem vēstīja metālā veidots uzraksts. 1919. gada 6. jūnijā pa šo ielu Cēsu pulka brīvprātīgo skolnieku rota aizgāja cīņā par dzimto zemi Latviju. Šajā 6. jūnija naktī sākās nikns vāciešu uzbrukums. Skolnieku rota atradās paša uzbrukuma centrā, visbīstamākajā vietā. Vāciešiem bija skaitlisks pārsvars un labāki, spēcīgāki ieroči. Latviešu zēniem tās bija ugunskristība, un viņi tās godām izturēja. 8. jūnijā Cēsu pulku nomainīja igauņu daļas. Ārkārtīgi smagās un izšķirošās kaujās ar vāciešiem mums palīdzēja igauņi. Pateicoties igauņiem, vācieši tika sakauti, un Cēsu Raunas frontē mēs ieguvām pilnīgu noteikšanu. Atkāpšanās Landsvērā pārvērtās mežonīgā veikšanā. Un tad atklājās, ka Cēsu mācītāju mūžā gūstā saņemtos Cēsu pulka karavīrus vācieši bija nogalinājuši. Pēc mēneša 6. jūlijā Rīgā ienāk Ziemeļlatvijas karaspēks, igauņu un latviešu karavīri. Igauņi bija vairāk. Igauņi šajās fronts iecirknī bija noteicošais spēks. Un jūsmīgi viņus sveica latviešu tauta. Cīņā par Latvijas brīvību piedalījās arī sievietes, arī meitenes. Bermontiešu apšaudes laikā ar siltu ēdienu pie mūsu karavīriem Daugavmalā devās Latvijas universitātes studenta Elza Žiglēvica. Viņa gāja bojā no granātas šķembas nāvējošā ievainojuma. Valija Veščuna Jansone bija tikai 17 gadus un 1 mēnesi veca. Novembra kaujās viņa brīvprātīgi iestājās 7. Siguldas pulkā. Viena no pirmajām zemienaidnieka uguns forsēja Lielupi un kopā ar citiem karavīriem
ielauzās Plāņu mājās. Tava tauta nezudīs, ja tu iesi mirt par tautu, rakstīja Rainis. Un šo vārdu patiesīgumu apliecināja latviešu karavīri. Bermontieši bija visparastākie okupanti, koloniālā imperialisma algotņi. Bet latviešu komunisti aicināja nekarot pret Bermontu. Šai laikā komunistu attieksme bija pilnīgi naidīga latviešu tautas interesēm. Viņi Kārli Ulmani pielīdzināja Bermontam. Bermontiešiem un latviešu karavīriem stāvot pretējās pozīcijās, katram savā Daugavas krastā izvirzījās jautājums, kas uzvarēs vācu muižniecisko lielkungu nauda vai latviešu asinis. Uzvarēja latviešu asinis, jo tās brīvības alkas un naid pret mūžseno ienaidnieku deva latviešiem neiedomājumu spēku un varonību. Amerikāņu avīžu Time un Chicago Tribune korespondenti toreiz par latviešu karavīriem rakstīja: Puse no viņiem stāvēja kailām kājām uz tikko izraktas augstas zemes. Katram bija savāds apģērbs, salasītas drēbes, bet disciplīna bija laba. Tā, kā latvieši aizstāv Daugavu, ir un paliks brīnums. Latviešiem pretī stāvēja 3 reizes lielāka, labāk bruņota un ļoti labi pēdusi armija. Dzejnieks Kārlis Skalbe par Kārli Ulmani toreiz rakstīja: Šajās grūtajās dienās ar savu lielo enerģiju un neizsīkstošo optimismu viņš ir gājis mums pa priekšu. Veronikai Strēlētei pieder vārdi: varoņu dzīvi un nāvi svētījot Latvija dzimst. Kopā ar dzīviem un veļiem varoņi pulcēties sāk, raugi par rasainiem ceļiem, mūžīgā Latvija nāk. Brīvības cīņas ilgās 628 dienas. Bija izcīnītas 75 lielākas vai mazākas kaujas. Latvijas armija zaudēja 3430 kritušos. 3844 tika ievainoti. Daudzi latvieši gāja bojā Krievijā bēgļu gaitās. No 1914. gada līdz 25. gadam Latvija bija zaudējusi 30% savu iedzīvotāju. No visām Pirmā pasaules karā iesaistītajām valstīm Latvija bija cietusi vissmagāk. 2001. gada 11. novembrī, tātad pirms gada un 1 dienas, Latvijas valsts prezidente Vairavīte Freiberga pie brīvības pieminekļa Rīgā teica: ir kādreiz dzirdēt izteicieni, ka tik mazu valsti kā Latvija, tāpat kā tās kaimiņu valstis Lietuva un Igauniju, nav iespējams militāri aizsargāt. Ticiet man, tie ir meli. Tā nav patiesība. Esmu runājusi ar augstākajiem pasaules militāriem ekspertiem, un viņi visi kā viens jums apliecinās: Latvija ir aizstāvama. Baltijas valstis ir aizstāvamas, un katrā ziņā tās ir droši aizstāvamas NATO aliansē. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs, kā 10 gadus atjaunota neatkarīga valsts, vēlamies pievienoties NATO aliansē, kā tādai brīvu, demokrātisku valstu apvienībai, kur visi kopīgiem spēkiem ir gatavi cīnīties
ar jebkuru ienaidnieku. Vai tas būtu ienaidnieks, kas uzbrūk tradicionālā veidā ar kara pieteikumu vai cita veida izaicinājumiem, arī terorismam. Lāčplēša diena izauga aizstāvot 11. novembrī dibināto Latvijas valsti. 18. novembris ir mūsu brīvības un neatkarības svētki. Šī diena 18. gadā neatnāca negaidīti. Par to latvieši cīnījās Kauguru nemieros, Džutes tupī, 905. gada revolūcijā un Pirmā pasaules kara frontēs. Viņus vienoja latviskais gēns un latvietība. Šajās brīvības cīņās rūdījās latviešu tautas cīņas gars, raksturs un apziņa. Līdz 18. novembrī mūsu tautas protesta gars izlauzās drosmīgā rīcībā. Un mēs saprotam, kamēr dzīves būs mūsu nacionālais gars, latviskais gēns, ticība savai valstī un tautai, kamēr stipra griba un brīvības mīlestība būs mūsu asinīs, mēs spēsim nosargāt savu Latviju. Mūsu okupanti ar drausmīgu nežēlistību un ļaunumu, meliem un viltību centās iznīcināt mūsu ticību 18. novembrī. Komunistiskās sistēmas kalpi spīdzināja, izsūtīja, nogalināja latviešus, bet nespēja atņemt mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Tie latvieši, kas devās bēgļu gaitās un nonāca rietumos, turpināja sargāt mūsu brīvības sapni. Komunisti cerēja, ka latvietis nonācis pārtikušā dzīvē, asimilēsies un aizmirsīs Latviju. Bet notika pretējais. Jo labāk sāka dzīvot latvietis Amerikā, Kanādā, Austrālijā, Vācijā, Anglijā, Zviedrijā, jo spēcīgāk viņš pacēla savu balsi un roku, aizstāvot savu tautu un valsti. Un šodien, pateicoties tieši brīvās pasaules latviešiem, Latvija ir tik tuvu uzaicināšanai NATO, un tas notiks 21. novembrī. Tas ir milzīgs latviešu, igauņu, lietuviešu, poļu, čehu, amerikāņu un daudzu citu tautu panākums, ka komunistu un nacistu parakstītais Ribbentropa-Molotovu pakts beigs pastāvēt. Tā ir liela Baltijas valstu tautu uzvara. Tas nav sapnis. Tā drīz būs realitāte. Šodien gribu mūsu visu vārdā pateikt vislielāko paldies latviešu leģionāram, kas Kurzemes cietoksnī vai citā kaujas vietā aizstāvēja Latviju pret sarkano okupantu. Leģionāru varoņgars dzīvo latviešu tautā. Viņu cīņa par Latviju, Latvijas brīvību nebija veltīta. Es pasaku paldies latviešu nacionālajiem partizāniem, kas līdz 1956. gadam vēl Latvijas mežos cīnījās pret komunistisko okupāciju. Es saku paldies latviešu mātēm, sievām, līgavām, kas gādāja maizi un zāles mūsu aizstāvjiem, riskēja ar dzīvību un daudz atdeva savas dzīvības, lai dzīvot 18. novembra Latviju. Šodien mēs pieminām dzīvos un kritušos varoņus, kam svētākais mērķis bija brīva un neatkarīga Latvija. Viņu ciešanas, viņu uzupurēšanās, viņu bojāja nav bijusi veltīga. Latviešu tauta ir dzīva, Latvija ir neatkarīga valsts. Un NATO saimē mēs būsim stipri. Paldies visu tautību cilvēkiem,
kas aizstāvēja Latviju. Drausmīgais padomju mantojums vēl ilgi būs jūtams mūsu ikdienā. Pagrīdē un atklāti pret mūsu valsti šodien darbojas vecās sistēmas aizstāvi, kas vēlas, lai mēs atgrieztos vergu impērijā. Latvijā ir spēki, kas kūda Krievus pret latviešiem. Pret mums ir izvērsts neierobežots psiholoģiskais karš cerībā, ka mēs novīsimies, ka mēs šaubīsimies, ka mēs kļūsim nenoteikti, ļausimies panikai, cerībā, ka daudzos latviešos izdosies pamodināt vergu dvēseles, un mēs okupantus sāksim uzskatīt par vecāko brāli. Ir latvieši, kurus var nopirkt par dažiem banāniem, bet latviešu tautas lielākā daļa spēja pārvarēt vēl lielākas grūtības un spaidus, lai saglabātu pašu svētāko, mūsu Latviju, patiesi brīvu un patiesi neatkarīgu. Šo apzināšanos katram latvietim jākop sevī ikdienas, jāstiprina savs garspēks, sava griba un jāpierāda kā darbos. Nevaimanājot un šausminoties, bet sūrā ikdienas darbā, lielos vai mazos darbos apliecinot uzticību mūsu Latvijai. Ar godīgu, patiesu vārdu, ar nešaubīgu ticību, ar skaidru sirdsapziņu, latviešu dzejnieki visus šos gadus ir aizstāvējuši Latvijas neatkarību un modinājuši tautā cīņas garu, uzticību Lāčplēša varoņgaram, mīlestību pret Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi. Latviešu dziesmas rosina mūsos pašapziņu un ticību, un sarkanā karoga svētums dzīvo mūsu dvēselēs, mūsu sirdīs, mūsu latvietībā. Daudzās Latvijas vietās ir allažu šūnakmenī vai granītā cirsti pieminekļi Latvijas atbrīvošanas kaujās kritušajiem cīnītājiem. Katru reizi, kad esmu pie tiem, es dziļā cieņā noliecu galvu. Es apzinos, ja nebūtu viņi, nebūtu Latvijas valsts. Droši vien daudzi no mums nebūtu dzimuši. Mūžīga piemiņa brīvības cīnītājiem, visu brālīgo tautu dēliem par izcīnīto Latviju. 18. novembra iedvesmojošais spēks atklājas tieši grūtos brīžos, sāpēs un mokās. Tad domas par 18. novembra, lepnums par savas tautas vēsturi dod tev spītīgu izturību nepadoties. Jā, mēs varam būt lepni. Latvija ir skaista zeme. Tajā dzīvo grūtos pārbaudījumos norūdījusies tautā. Mums ir sava valoda, sava Daugava, Venta, Gauja. Mums ir savi saules lēkti un saules rieti. Mums ir savi brīvības cīnītāji. Latvijas atbrīvošanās cīņas vēl turpinās. Patiesībā tās nav rimušas nekad šajos 84 gados. Arī komunistu okupācijas laikā latviešu tautas lielākā daļa domāja par brīvu Latvijas valsti. Un kā vien mācēja, cīnījās par to. Nekādi āresti, spīdzināšanas, cietumi, izsūtīšanas, nošaušanas nespēja un nespēs atņemt mūsu tautai brīvības alkas. Šodien, kad mēs skaitāmies neatkarīga valsts, ļaunuma impērijas mantinieki un vietējie kangari visādi cenšas mūsu trauslo neatkarību iznīcināt. Latvijas Saeimā ir deputāti, kas visādi dokumentos centās ierakstīt formulējumus, ka Latvija nav 1918. gadā dibinātās valsts turpinājums. Kāpēc? Tāpēc, ja pirmoreiz Latvija būtu dibināta 91. gadā, tad nekad Latvija nav bijusi okupēta.
nav bijušas deportācijas un baigais gads, nav bijusi 20. gada 11. augusta miera līguma ar Padomu Krieviju, un tāpēc šodien nav jācīnās par okupācijas seku likvidēšanu. Šodien Latvijā mums naidīgiem spēkiem izdevies radīt nievājošu attieksmi pret patriotisma jūtām. Patriotisms esot naivums, vakardiena, aizmirstam parādība. Šodienas vērtības esot visai pasaulē, visam kosmosam piederošais. Tas esot kosmopolitisms. Biznesam nav tautības, naudai nav nacionāla apzīmējuma un tā tagad tālāk. Pāri visam ir nauda un kosmopolitisms. Šajos skaidrojumos viena patiesa atziņa tiek ievīstīta divās melīgās atziņās, un uzreiz nepateiksi, ka tev pasniedz saindētu patiesību. Latvijā pēc neatkarības atgūšanās it kā nemanot tik izplatītas atziņas, mums jāveido gaiša, skaista nākotne. Mums jādzīvo nākotnē. Skaistās rītdienas vārdā jāpārvar par pagātnes šķēršļi. Pagātne, kas tevi nomāc, nav jāpiemin. Pagātne neviens nevar mainīt. Pagātne ir pagātnē. Tagad un nākotnē mēs varam veidot tādu, kādu paši vēlēsimies. It kā viss būtu pareizi. Bet būtībā te paslēpts mēģinājums norobežoties no pagātnes, no vēstures. Nemācīties no vēstures, no pagātnes, nozīmē pieļaut tās pašas kļūdas arī turpmāk. Kas izplata šo ideju par norobežošanos no pagātnes? To izplata tie, kas pagātnē pastrādājuši noziegums pret Latviju un tās iedzīvotājiem. To izplata komunistiskās ideoloģijas aizstāvā. Viņi kaunina Latviju par to, ka mēs neesam tikuši galā ar savu pagātni. Bet patiesībā ļaunuma impērijas kalpi cenšas panākt, lai mēs nerunātu par Latvijas okupāciju, par baigo gadu, par deportācijām, par latviešu un citu Latvijā dzīvojošo iedzīvotāju iznīcināšanu. Noziedzniekiem un viņu pēcnācējiem diezko nepatīk, ka to asins darbus piemin ar dokumentiem, ar aculieciniekiem pierāda, ka cietušās tautas pieprasa starptautisku tiesas prāvu pret komunistiskiem noziedzniekiem, tās sistēmu un ideoloģiju. Kas jādara šodien, lai mēs stiprinātu 18. novembra Latviju? Jādomā par jaunatni, jārūpējas par latviešu jaunatnes patriotisko audzināšanu. Mūsu ienaidnieki un pašmāju kamperi visādi cenšas mūsu dzīvi pasliktināt. Un tomēr, lai arī cik smagi ir vakardiena un šodiena, latviešu tautas lielākā daļa tic Latvijas nākotnē. Un runājot ar vecākās paudzes cilvēkiem, viņi saka, ka visu mūžu savās dvēselēs glabājuši 18. novembra svētumu. Latvijas proklamēšanas diena ir viens no visnozīmīgākajiem notikumiem latviešu tautas liktenī. Mēs izcīnījām savu valsti. Un šī valsts bija tā, kas mērķiecīgi audzināja mūs darbam, cilvēcībai, augstai morālei. Šodienas Latvija ir parādā iepriekšējām latviešu tautas paudzēm par izcīnīto valsti. Mēs neesam uzcēluši pieminekļus daudziem varoņiem, kas atdeva savas dzīvības par mūsu brīvību. Mēs skolās vēl maz stāstām par atbrīvošanās cīņu varoņiem, par latviešu sievietēm, kas ierakumos bija kopā ar brīvības cīnītājiem. Tā bija viena no visvētākajām cīņām, ko jebkad izcīnījusi latviešu tauta. Mēs varam būt lepni uz tām latviešu paudzēm, kas izcīnīja 18. novembra Latviju. Viņos bija dzīvs latviskais gēnis. Šodien mēs stāvam sardzē par savu valsti un savu valodu. Un kopā ar latviešu tautu Latvijā ir latvieši,
Amerikas Savienotajās valstīs, latvieši Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, latvieši Venecuēlā, Brazīlijā, Argentīnā, Francijā, Ukrainā, Krievijā un citās pasaules valstīs. Pateicoties Amerikas Savienotā valstu un Kanādas latviešu nesautīgajai, pašaizliedzīgajai un varonīgajai Latvijas tiesību aizstāvēšanai, Latviju 21. novembrī uzaicinās iestāties NATO. Pateicoties jums, Amerikas Savienoto valstu latvieši, Latviju aizstāv Amerikas Savienotās valstis. Pateicoties jums, daudzi politiķi pasaulē pret Baltiju izturas ļoti labvēlīgi. Un varu teikt, ka Baltijas brīvību un neatkarību šodien sargā Dānija, Islande, Francija, Norvēģija, Polija, Amerikas Savienotās valstis un vēl citas valstis. Pateicoties tam, ka pēc otrā pasaules kara rietumos izveidojās spēcīga politiskā trimda, kas visus šos gadus visdažādākā veidā sargāja Latvijas valsts brīvības ideālus, mēs šodien esam un rīt būsim. Kā izskaidrot šī latviskā gēna fenomenu? Nu kā tik mazai tautai, kas nekad nav pārbagāti dzīvojusi, ir tik spēcīgas patriotisma jūtas, tāda pašaizliedzība sargāt visu latvisko, ticēt 3 zvaigznēm mātes Latvijas rokās, spēt tā uzupurēties latvietības labā. Latvietība nav nopērkama ne par kādu naudu. Tā ir latviešos. Dziļi, dvēselē, acīs, nervos, asinīs, ticībā, pirkstos nepaņemamā, ar lodi nenošaujamā, ar meliem nenošķaidāmā. Tā ir mūsu lielākā bagātība un vērtība. Aizejot mūžībā, tā nemirst, jo tā atzīst jaunā paudzē. Tā ir dziesmā būt vējīgi, dzer laimīgi. Tā ir ievziedu smaržās un sarkanā karoga krāsās. Latvietība ir spēks, kas vieno latviešus, kas grūtos brīžos mūs pārvērš par varoņiem. Un tas ir tāpēc, ka Dievs svētī Latviju. Paldies! Jānis Vilciņš. Te Amerikā pēdējos, varbūt 10 gados vai tā, un tagad ir ceļš pēdējos pāris gados, kā drusku spēcīgāk sāk rasties tādi jautājumi, vai latviešu leģionam patiešām bija kāda nozīme. Vai nebūtu bijis labāk tā kā lietuviešiem tikt cauri bez tādiem leģioniem un tādā veidā ietaupīt dzīvo spēku. Tāpat blakus tam ir viens cits arguments, ka tagad jau mēs visi zinām, ka pēc Staļingrādas jau viss tā lieta bija cauri, nekāda iespēja uzvarai vairāk nebija. Un tagad jau pat te ir daži cilvēki, kas ir ļoti lepni ar to, ka viņi toreiz darīja, ko varēja tādos zināmos amatos Latvijā būdami.
lai, teiksim, medicīniski vai savādāk izbrāķētu spējīgus karavīrus no leģiona, jo viņi uzskatīja, ka tam nebija nekāda nozīme. Tā kā, lūdzu atbildēt. Nu, tā ir sagadījies, ka es Latvijas rādio esmu veidojis apmēram kaut kāds 13 vai 14 raidījumus par latviešu leģionu, latviešu leģionāriem. Un skaidrojis viņu patiesību, viņu uzskatus, viedokļus. Un esmu iepazinies, uzskatu, pietiekoši dziļi ar šiem jautājumiem. Un bijis kopā ar viņiem dažādos izbraukumos, un pēc tam man izauga lūk šī doma, ka ir jāveido filma, jo radio raidījums viņš izgais, ka jāveido filma par latviešu leģionu. Un es biju tas, kas ieteica veidot filmu un devu tādu nosaukumu Taisnība par latviešu leģionu. Un 2001. gada 2. augustā es aizbraucu uz Valmieru, un tur notikās Daugavas Vanagu 10. globālās dienas, un visiem Daugavas Vanagu vadībai no dažādām pasaules valstīm es piedāvāju, ka nepieciešams atspēkot visus melus, kas ir par latviešu leģionu, ko ir izplatījuši komunisti Krievijā, Latvijā, ko izplatījuši ir nacisti. Un tieši tajā laikā sakrit ar Andrija Vezergaļa rakstu, ka Latvijas ārlietu ministrija neko nav papūlējusies darīt, lai pateiktu patiesību. No kā tad gal galā baidās? Un Daugavas Vanagu vadības pārliecināja, bet kurš tad to darīs, ja ne latvieši, ja ne Daugavas Vanagi? Un viņi bija iepriekšējā dienā noskatījušies filmu, kur es biju scenārija autors. Tā bija 42 minūšu filma un saucās Pulkvedis Oskars Kalpaks. Šo filmu ierosināja veidot un finansēja Amerikā dzīvojošā Ārija Kalpas Grundmanas kundze, kas 96. gadā pilnīgi pārceļās uz dzīvi Latvijā. Un viņam tā filma ir pateikusi. Un es viņiem izgāju priekš, un es teicu, es jums uztaisīšu tādu filmu, tāpat tas, ka šī filma tā būs slavena. Un tad izvirzīja par filmas zinātnisko konsultantu, vēsturnieku, Kanādā dzīvojošo, Toronto dzīvojošo Tadeušu Puisānu. Un viņš ir dienējis viņa jaunuma pulkā, un viņš zināja, un es par viņu biju arī taisījis raidījumu, radio raidījumu. Un tā mēs solīt pa solītim izveidojām to filmu, ko te Čikāgā dziesmu svētkos arī varēja nopirkt latviski un angliski. Un filmai bija tāda, varētu teikt, galvenā ievirze atspēkot šos komunistiskos uzbrukumus un šo filmu izplatīt visās NATO valstīs. Un es pats Rīgā viņu nesu to filmu uz ASV vēstniecību, Lielbritānijas, Francijas, Izraēlas, Polijas, Dānijas, Čehijas, Kanādas vēstniecībām, iedevu ar anotāciju latviešu valodā un angļu valodā. Jo, ja to nedarītu, un ja kādiem naidīgiem spēkiem izdotos, teiksim, panākt to, ka tāpēc, ka lūk latvieši vainīgi ebreju šaušanā, tad nevajag viņus uzņemt NATO, tad mēs būsim vismaz izdarījuši to, ko es esam izdarījuši. Pateikšu šo patiesību, varbūt, ka nesadzītu šo patiesību. Lūk, un atbildot, es, protams, atvainojos mazliet par šo garo ievadu, ja, atbildot uz šo jautājumu, tad te ir ieguldīts ļoti liels darbs šajā jautājumā, un šodien varam lepnumu teikt, ka jāveido ir vēl filmas, kas atklātāk un spēcīgāk un pārliecinošāk cildināt latviešu leģionārus, jo būtība ir tā, ka latviešu leģionāri cīnījās tikai par vienu un vienīgu mērķi, par Latvijas brīvību un neatkarību. Un latviešu tautā šodien
lielā tautas daļā latviešu leģionāri dzīvo kā varoņi, kurus jāgodina un kurus arī godina. Un lai kā arī gribētu, teiksim, šo mūsu sabiedrību sašķelt, tautā, kā to rādīja šie ziedu nolikšanas ceremonijas, jau 3 gadus pie Brīvības pieminekļa 16. martā, tautā arī, kas sabiedrība, tauta stāv sagaida pie Brīvības pieminekļa leģionāru gājienu sauc, lai dzīvo latviešu leģionāri, lai dzīvo mūsu varoņi. Tas filmēts, tas ir redzams, un tas nepatīk, protams, mūsu nelabvēliem. Pēc tam tiek noņemts, ar šo filmu tiek noņemts visas tās melīgās apsūdzības, ka leģionāri šāž ebrejus un civiliedzīvotājus. Un tur ir viss pateikts, es domāju, ka jūs kā filmu varbūt vienu daļai redzējuši, viņu var nopirkt un var iegādāties. Tur bija pateikts, ka 0,1% latviešu bija SD dienestā, kas piedalījās ebreju šaušanā. To nevar noliekt, ka Viktora Adāja komanda tur piedalījās, bet tā bija apmēram 300 cilvēku liela grupa, un kopā ar cietuma apsardz un nometņu apsardz bija kaut kas kopā tie 2000 cilvēki. Un Andrija Ezera grāmatā, tas ir dokumentāli uzrakstīts, tas ir zināms, bet nekādā gadījumā neviens nedrīkst pateikt, ka latvieši ir bijuši ebreju šāvēji un ka to ir darījuši leģionāri. Leģions toreiz vēl nebija dibināts, kad viss šīs šaušanas jau bija beigušās. Plus vēl visam šīm momentam, izveidojot šo filmu, arī sabiedrībā un rādot arī skolu jaunatnē, nāk tas apstiprinājums par to, ja viņiem bija par to cīnīties, un viņi bija galvenie, kas aizstāvēja šodienas brīvas, neatkarīgas Latvijas ideālus. Un paldies latviešu leģionāriem! Es pārdienas atpakaļ dabūju no Toronto to mūsu Amerikas laikrakstu Latvija Amerikā. Un tur ir viens diezgan garš artiķels, kurā raksta, ka Latvijā vēl ar vienu eksistē cenzūra. Jūs strādājat tieši tajā komunikācija sfērā vai ne, Latvijas radio, un es gribēju jums paprasīt, kādas ir jūsu domas, vai tāda cenzūra patiešām eksistē, un uz ko viņi ir vērsti un kas aiz viņas stāv? Jā, cenzūra eksistē, neoficiāla, var teikt, nosacīta, un katrā, varbūt teikt, dažādā iestādē atšķirīgi, ja. Varbūt es negribētu lietot šo vārdu cenzūra, bet un arī, teiksim, attieksmē pret mani Latvijas radio šī cenzūra ir mēģināta pielietot, bet neveiksmīgi. Un tad, kad man bija tādi asi atmaskojoši raidījumi, tad zvanīja uz Latvijas radio un teica, ka mani vajag padzīt, un kas tā paliek, ko es te daru, un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tad sasauca Latvijas radio žurnālistu padome, ir tāda žurnālistu padome no 12 cilvēkiem, un vērtēju to konkrēto raidījumu man darbu vispār, un izskatīju jautājumu, vai es ar tādiem uzskatiem, politiskiem uzskatiem, kuru drīkst laist pie mikrofona. Un tad man 3 cilvēki, viens ebrejs, tāds Sergejs Kruks, otra Tatjana Zandersona ebreja, tie melu nogāz par mani, un vēl viena latvieta nogāz melu par mani, un 9 nobalsoja par mani kā labu žurnālistu, un 3 kā mani kā ļoti sliktu žurnālistu. Šajā situācijā tagad mani atbalstīja, un mani paglāba, un es gribētu teikt, ka Latvijas radio
tāda cenzūra, tāda īsti nav jūtama, ja? Jo asākie cilvēki Latvijas rādio ir 3. Ingrīda Ābola, Laima Šāberta un es. Un ir tādi priekšnieki virs mums Nacionālā televīzijas un radio padomē, kas teica, vajag šitos 3 padzīt, ka Latvijas rādio būs kārtīgs rādio, ja? Un, šodien vēl nav kārtīgs rādio, ja? Jo pietiekoši laika un tāda atsaucība man Latvijas rādio deva šīs brīvās dienas, ka es varu braukt uz Amerikas Savienotajām valstīm un lūdzu, lai es sagatavo materiāls, 5 materiālus, ko es varēšu taisīt radio raidījumus. Vispār es uzskatu, ka ir jābūt tādai, jebkurā avīzē, jebkurā masmedijā jābūt tādai sirdsapziņas cenzūrai. Un tādas cenzūras dažādos izdevumos nav. Ir rupji izdevumi, es pat teiktu pretīgi izdevumi, kas Kāvi Ulmani apsaukā ļoti riebīgiem vārdiem, kas taisa kaut kādu tādu intrigu, ja? Protams, ka tas ir nepieņēmami, ja? Bet tā ir tā zemiskā ielas prese, tā arī, diemžēl, pastāv. Bet nevajadzētu arī lolot, ka tā Latvijas laikraksti ir ļoti objektīvi un ļoti jauki, ja? Katram ir savs izdevējs, vienam finansētājs ir Aivars Lembergs, nevis vienam, bet 3 izdevumiem, ja? Tas saucamais, kā laikraksts dienas sauc viņu par Trubas Aivaru, tas ir naftas Trubas Aivars. Viņš tad saņem galveno naudu par to naftas pārsūtnēšanu, ja, Krievijas naftas pārsūtnēšanu. Un tad viņam tad nāk procentu dabī, ka taistāņš ir pilnīgi prokrieviski noskaņots un viss. Un tad dabī, ka viņš savos izdevumos aizstāv tikai krieviskas intereses. Un tur ir no tiem izdevumiem kaut ko progresīvu gaidīt nevarētu. Bet diemžēl, tā tas ir. Un tādi izdevumi, kas raksta patiesus rakstus par latviešu leģionāriem, par nacionāliem partizāniem, par pretošanās kustības dalībniekiem, ļoti reti kaut kas var gadīties. Varbūt tās vienā avīzē gada laikā viens raksts, ja? Tāpēc esam pats mēģinājis savus tādu no raidījumus, ja? Minos no radio, es piedāvāju to nodrukāt. Mani nodrukāja tikai, kad iznāca laikraksts Nacionālā neatkarība. Tagad pilnīgi neviena avīze mani nenodrukā. Es teiksim, melnais drauds esam galīgā nevēlamā persona, ja? Bet es neuztraucos, man darbā pietiek un man citur jāliek savu enerģiju. Un labāk tad uztaist filmu nekā, teiksim, par kādu avīžu rakstu sliktu avīzē, ka to nodrukā. Bet, diemžēl, cenzūra tāda ir, ja? Viņi tā ļoti smalka un tāda it kā tā atklāti it kā nav, ja? Bet es neapšaubām cildinu Latvijas radio, kuru programma ir, es gribētu teikt, politiskā ziņā visspēcīgāk. Jā. Ir jau, es gribētu teikt, ka laiks iet uz priekšu, ja? Un vajadzētu skatīties, kā mēs ciemiņu nenogodinām. Kas bija, jā, lūdzu, palēt. Varbūt jūs varētu pāris vārdos pateikt par patreizīgo, kas ir sacēlis pret bijušo Čikāgu televīzijas žurnālistu Kārli Streiku, kas jau mūsu laikā bija minēts, un kas tur aizstāvis ir? Es tik labi, teiksim, viņam nesako. Viņš ir bijušais čikāgietis. To es nezināju. Man pret viņu ir absolūti noraidoša attieksme. Es viņu padzītu no Latvijas radio un no visas Latvijas. Viņš ir naidīgs latviešu ideoloģijai. Viņš labs tulks ir un viņš ir tulko un tā tālāk, ja man viņa, teiksim, kaut kādas tur citas lietas neinteresē, bet viņš lielākais Krievu aizstāvis kaut kur pie mikrofona nevar grūti iedomāties.
doties, ja. Un es varētu teikt, es pat negribu par viņu runāt, es viņu pazīstu no visām, no Latvijas es viņu izraidīju tā laikam arī kaut kāda vardarbība, ja. Ja, viņš nav pieņemams, viņš bojā, teiksim, kaut kā tādu uztveri tam, ja, bet tauta to ir apmaskojas, un otrs ir Nils Muižnieks, ja, kas arī atbrauc kā gudrais, ja, un tā tālāk. Tas arī parāda tādu Latvijas sabiedrības provinciālismu. Pietiek, kad atbrauc no Amerikas Savienotām valstīm, ka uzskata, ka tas ir tas visprogresīvākais cilvēks un tā tālāk, ja, un ka viņam var ticēt. Nē, tā tas nav, un man pat lūdza Streipa, kā sekretāra Bērziņa, lai es, par cik es esmu taisījis tagad 15 raidījumus par Andreju Eglīti, lai es labāk pazīstu, lai es sarunāju, lai Andrejs Eglītis nāk viņa programmā. Andrejs Eglītis kategoriski atteicās no viņu un negrib dzirdēt viņa vārdu, ja? Un tā tālāk. Man tādā. Tas ir vēl jautājums, jā. Paldies, Kalvērskungs, par jūsu referātu. Gribējums jautā, ņemot vērā, ka Latvijā ir ļoti dziļš demogrāfiskais stāvoklis, kā jūs saskatāt Latvijas nākotni? Jā, jāveic ir ļoti liels izglītojošs darbs un skaidrojošs darbs. Un tas ir pietiekoši sarežģīti. Jo latviešu patrioti apzinās to, ka jābūt ir bērniem, jāaudzina bērnus, nedrīkst tur vairīties no kaut kādām tur grūtībām. Bet ir spēki Latvijā, kas darbojās, lai latviešu jaunatni nodzirdinātu vispirms ar aliņiem, ar kvīniņiem, lai viņus pakļautu tādai vieglai, jautrai dzīvītei. Un daudzi ļoti nevēlami tāda darbība ir pietiekoši populāra, ja? Rīko visādus klubiņus ar dažādām izpriecām, kas viss tomēr vērsts prom no latvietības, no patriotisma, no patriotiska gara, un, atsakot, tiek popularizēts jautas dzīvesveids, tādi vaļīgi uzskati, un ka naudas kā pāri visam. Skolās, sabiedrībā, vispār televīzijā, rādio, laikrakstos par to ir jāpēc, tas ir ilgstoši, grūts, sarežģīts, lēns process. Un es gribētu teikt, ka latviešu sabiedrība nedzīvo šodien tik, bēdīgos, smagos, materiālos apstākļos, kā nevarētu atļauties bērnus. Bet nav pašos iekšā, lūk, šī atbildības sajūta, šī patriotismu, šī cieņa pret tiem lāčplēšiem, pret to lāčplēšu garu, pret to spīdolas garu, laimdotas garu, ko māca mūsu kultūras un mācas vērtības, ko māca mūsu latviskā ideoloģija. Lūk, tas tiek, diemžēl, tas tiek joprojām slāpēts, un tas ir tiešām tāds ilgstoši grūts un sarežģīts jautājums. Un tomēr es ceru, ka šis jautājums mainīsies. Ir jau pazīmes, ja, ka tas stāvoklis mainās, ka stāvoklis tā kā uzlabojas. Un tomēr vēl tas cilvēki, kas gadu laikā nomirst, latvieši ir vairāk nekā latvieši, kas gadu laikā piedzimst. Jā, tas ir vissāpīgākais jautājums. Vissāpīgākais. Pēdējais jautājums. Jānis Invēs, Lokiešu Kristamsim. Kāds patreiz ir nākošās leģiona patiesības filmas progresa stāvoklis un kur tai ir meklējami un atrodami līdzekļi? Es varu tagad jau tā jautājumu atbildēt. Vai tas jautājums bija tā, vai gatavojies uzņemt kādu jaunu filmu? Jā. Tieši par leģionu filmu bija tāda kritika,
kritikā, tādā labvēlīgā kritikā par šo filmu taisnību par Latviešu leģionu, bija minēts, ka vajadzētu vēl 3 vai 4 filmas, kurā ļoti sīki, kā tīri vēsturiski sīki, kā leģions dibinājās, kur cīnījās tā fronte, kur tā fronte, cik gāja bojā tur, kā bija Volhovā, kā bija Pomerānijā, kā bija pēc kara, un kā to uzņēma. Jo tā ir mūsu tautas daļa, un mums to vajag zināt. Mēs nemēģinām norobežoties no šīs pagātnes, ja? Bet kas to varētu, teiksim, tagad uzņemt, ja? Es domāju, es pašlaik nezinu to. Es domāju, ka man nav zināms. Es domāju, ka pašlaik pie šī jautājuma nestrādā. Jo pirms šīs filmas, kur es biju scenārija autors, teiksim, par Latviešu leģionu, tika uzņemta filma arī Latviešu leģions, visumā laba filma, un tur bija jauna režisora, gados jauns arī scenārists, un naudu deva šai filmai Soros fonds, ja? Un Soros fonds, kaut kā viņš ir devis kaut kādus miljonus, tur Latvijā kaut kur kādos tur jautājums, es viņu uzskatu par tādu traja zirgu, ka tas ir viltīgs fonds, latviešu valsts būtībai un latviešu tautai naidīgs fonds, kas darbojas pret latviešu tautas interesēm. Un tāpēc arī šajā filmā Latviešu leģions tur bija apietīts, daudz jautājumu tādu, un kur kritika atzīmē, ka tajā nosacīt runājot manā filmā par leģionu bija 10 punktos padziļinātāks skatījums ar lielāku motivāciju. Un pašlaik, es nezinu par leģionu filmu, kas uzņems, bet es pašlaik strādāju pie filmas Latvijas Nacionālo partizānu karš. Ja filma par nacionālajiem partizāniem, kas ir būtiska, jo atkal mēs pateiksim tātad plašākai auditorijai patiesību par to, kad mūsu okupēja, un tad sarkanie okupanti, padomu Savienība mūs okupēja, un tad latviešu vīri un sievas aizgāja mežos, lai cīnītos par Latviju, un kad cīnījās un par nacionālajiem partizāni, tie tieši kas cīnījās pret sarkano režīmu, pret komunistisko režīmu. Un ka nebija nekāda sociālā revolūcija, socialistiskā revolūcija, ka tā bija politiska cīņa par Latvijas neatkarību. Un ka komunisti izplatītos melus, ka nacionālajie partizāni tur dedzinājuši un zaguši un krāpuši un šauši. To visu izdarīja čekas aģenti, kas tika iefiltrēti mežā un kas izraisīja šīs zādzības, dedzināšanas slepkavības, lai tādā veidā tautas acīs diskreditētu nacionālos partizānus. Tā kā, ko pateikt šajā filmā, ļoti svarīgi un ļoti būtiski, ja? Jo ir daudz, un svarīgi, ka šīs filmas ņem latviešu leģionāri, katrā Latvijas pilsētā iet uz latviešu skolām, vidusskolām un piedāvā, lai šo filmu noskatās. Un te metodika mazliet ir tāda. Nav labi, ja to filmu paņem aizies uz skolu, vienalga Cēsīs vai Balos vai Ludzā. Šeit to filmu mēs jums uzdevām, nu tad rādiet viņu. Parasti tad saņem paklanās, jā, paldies, un ieliek kādā atvilknē, skatī, plauktā, seifā. Kādreiz varbūt parādi, ja? Pareizi. Paņem to filmu, aiznes uz skolu un pasaka, ka tev tā filma ir uz 2 dienām iedod. Jūs 2 dienas varat viņu skatīties. Tad to filmu arī noskatās. Un tad jādod atpakaļ. Un ja jūs nenoskatīsiet, es jūs varbūt atnesīšu pēc mēneša, ja es vēl dabūšu tā tālāk. Jo, atklāt pateikšu, skolotāji aizņemti, otrais skolotāji slinki. Laikam netiek laika teikt, ka skolotāji slinki. Daži skolotāji ļoti slinki, ja? Metodika. Metodika es izstrādāju. Paldies. Sagadīšanās pēc es esmu paņēmis līdz tāds novilkums, kas pie dabonām pie izējas ir, tā ir par Skalberga taisnību par Latviešu leģionu.
Ja jūs esat ieinteresēti, tās filmas nav šeit dabūnams vieta, tās var pasūtīt, pie jums interesēs jautājums, pie idejas variet paņemt šo un skatīties, rīkoties tādu. Paldies par uzmanību! Jaunās dziesmas iesūtē.